Vai jūsu sirdīs Kristus ir augšām cēlīts? Jā. Un tiešām? Jā. Kristus augšām cēlīts? Jā. Kristus augšām cēlīts? Tiešām. Un tāpēc svāto visu lūdzu katrs padomāji, ko jūs vēlaties no Dieva izlūgt, vai tas būtu enerģijas lādiņš, trīsfāzīgs, vai arī varbūt kāds cits aizlūgums, dziedinošanai, varbūt arī, protams, kāds savs pīderīgais tiks stodīts Dievam priekšā saviem izaicinājumiem, jo man liekas, ka mums ir vajadzīga šī tiešām tāda citodākā pieeja pie parasto lītumu. Un tāpēc, lai Dievs dod mums katram skatīgi ar to, kā lūk, viņš darbojās dažādos veidos. Ne tikai tādā vīnā, bet ļoti dažādos veidos. Un tāpēc nožēlosim grāmatus, lai mēs esam viņa žēlstības, svētības un brīko laimes cīnīgi. Es atzīstos uz varējiem Dievam un jums broļu mūsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domu, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaine, mana vislielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļu mūsas, aizlūgt par mani kungu mūsu Dievu. Lai apsažālē par mums svarīgais Dievs un pīderis mūsu grāmatus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Amen. Amen.
Teiksimies, Dievs, kurā pret dzīvnieku nav jūsu viltīs tinkas parās uz tevi. Mēs esam šeit ar savu vajadzību, un atdod mums ļaunumu un grāku un vodi mūs sūļus pa labību ceļu. Mēs tev lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus tavā dēla vārdā, kas ar tevi slavu garamīniem, dzīvo valda mūžu mūžus. Tagad, darbie, varam apsēsties un klausīties Dieva vārdā. Lasījums no Levītu grāmatas. Kungs runās mūsu sacēdams, runāja visai Izraēļa bērnu draudzēm saki, esiet svēti, jo es, Kungs, jūsu Dievs, esmu svēts. Todēļ neiniestiet savus broļus savā sirdī, ja vajag aizrodīt, lai jums nav jāuzņem grēks, bet nemeklējiet atrībību un nesadusmojieties uz savas tautas ļaudīm. Todēļ mīļojiet savu tuvāko kā sevi pašu, jo es esmu Kungs. Tī ir svēto rakstu vārdi. Pateicu Dievam. Lasījums no apustuļa Pūla 1. vēstules korintīšiem groņi. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dievas vietniece un Dieva gars mojo jūsos? Ja kāds Dievas vietniece iznīcinot, tu Dievs iznīcinos, un Dievas vietniece slānta, un te esat Dievs. Lai nīt sevi napīvi, jo kāds ir uzskata par gudru šimā pasaulē, tam jākļūst naprotīgam, lai kļūtu saprotīgs, jo pasaule gudrība ir naprotība Dieva acīs. Jo ir rakstīts, viņš notver gudros jūs viltībā, un kungs zina gudru dūmus, ka tos ir tukšas. Tādēļ nīc lai nasadīlējat cilvēkiem, vai viss ir jūsu, vai Pols, vai Apola, vai Kēfa, vai pasaule, vai dzīvība, vai nove, vai tagadne, vai arī nākotne. Viss pīdar jums, un jūs pīdarat Kristu un Kristus Dievam. Tī ir svēto rakstu. Pateicība Dievam. Amen.
ir sirds domu ilgu tiesnesīs. Kungs ir ar tevi. Lasīts no Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstījis Svētais Matejs. Lūdz Dievam. Jēzus sacīja saviem locekļiem: Jūs esat dzirdējuši, ka ir rakstīts, tev būs mīļot savu tuvoku un īnējus savu īnaidnieku. Bet es jums saku, mīļojiet savus īnaidniekus un lūdzaties par tiem, kas jūs spojo un ceļat nagūdu, lai jums atbiltu savā dabasu Tēva bērni, kas ir augšā, jo viņš līdz saulē uzliek par ļaunajiem un labajiem, un leitam liek par taisnīgiem un netaisnīgiem. Ja jūs mīļojat tos, kas jūs mīļoja, kādā tad jums pīsanot Golgā, vai tad muitnieki nedara to pašu? Ja jūs sveicināt tikai savus broļus, ko tad jūs sevišķi darat, vai tad pogoni nedara to pašu? Tādēļ esiet pilnīgi, kā dabasu jūsu Tēvs ir pilnīgs. Tī ir svātu rakstu vārdi. Slava Kristum! Ka jam bija viesdeņa, viņš staigoja nūjiņu, pusklikodams. Tagad es pēkšņi domāju, ka man jau arī 40 gadi soks klauvāt, tūliņ pat bija dzīves skaitļiem, tad man ir kaut kāda viesdeņa jodoboja. Nu, ja kādam lieka pataupīt man, varbūt uz 40 man vajadzēs arī, ja nevīnu, tad tādu mazu. Un īstīšām pārvietojās, varētu teikt, ar tādām grūtībām, bet tas man likās jau bija 3. gads, kad es biju Itālijā ar tiem afrikāņu semināristiem. Mēs dzīvojam, pabrīnojamies, ja, un nabadzīgiem, kā saka, napīvērsam uzmanību. Bet tad, kad šis seminārists tika aizsaucēts uz Āfriku, un pēc pusgada viņš atbrauca bez tos viesdiņas, mums bija, kas noticis? Kas notika? Vai es tika dzīvenots? Vai piekšņi Āfrikāņiem atņēma to viesdiņu un jau nūpērāja, kad viss reibatis pa sporgoja, vai ne? Bet es biju dabūjis jaunu enerģiju, jaunu dzīvību, un tas mums uzrunāja. Mēs nekad nesadūšamies, ja īsti pajautāt, kas noticis. Bet jo dievkalpojumi bija enerģiskiem. Nu, labi, nebija tik lielu bumbu kā šeit, bet viņam bija 3-4 džambo buļdziņas dievkalpojumus, un kādas 2-3 gitāras, un vēl viss kaut kas. Viņam vienmēr bija tādi paclūši enerģiski dievkalpojumi. Nu, ne jau katru dienu, bet svātinās. Un teici man, lai uz dievkalpojumiem mozu brūtu divlūdzēju, es biju viņus locēju ap 15 naktī. Un es arī biju uz tādu divkalpojumu līdz 2-3 naktī. Mums bija divkalpojums. Un tas bija fantastisks. Un tas man ir palicis protā kā tāds tiešām ļoti spīdzīgs. Jo redzat, mēs arī tikko dzirdējām Dieva vārdā, kur viņš saka, ka lūk, ko mums darīt? Ko mums darīt, ka kaut kas nepatīk? Ko mums darīt, ka mums varbūt arī var nepatīk pašiem sevi kaut kas? Mēs esam aicināti lūgtīs. Un lūgtīs ne jau tā vienkārši, bet lūgtīs ar spāku, jo mums īšā katram ir Dieva svētneica. Un, protams, ka mēs katrs esam Dieva svētneica. Un, protams, kungs zina gudrūs, un mēs bieži varbūt arī, tā skaitā arī prīsteri esam, īkās gudri. Kurš tad labāk zina Dievu kā prīsteris? Vai ne? Mocējis 6 gadīs Rīgā, 4 gadi Itālijā, vēl tur pa dzīvi pamocējis, bet mums
mums jāatcerās, ka mūsu gudrība ir tāda neliela salīdzinot ar Dievu gudrību. Un šeit mēs varbūt daudz ko pīdzējām tādu, kas nebūs ērti. Arī tam prīsteram, viņam nebija ērti Āfrikā. Un zināt, ka man reiz arī tāds kārdinājums, ja man šeit naītai vajag braukt uz Āfriku. Un es joprojām atceros manu kolēģi Tanzānijā Barnabu, kurus vēl nevaru dabūt uz šeidi, bet kurš pa brīdī man pakāpināja, kad tu man atbrauksi pakaļ, aizvedīsi mani uz savu draudzi, kad es arī ar tādu dedzību runāju par to, kā es atjaunoju baznīcas, kur es saudzējos, ka man jumts tā, bet viņa vienā vakarā atbrauca veči ar automāti, ar īruči un sašoga jumtu, ka jām tur visā baznīca bija caurums. Bija koši tāpat pašaubītīs. Un es nenošūkā. Es nesēju, kāpēc man to dzīvo, kāpēc ne? Viņš koļa laboja. Un viņam bija tāda enerģija, ka es domāju, unas 3 enerģijas tur varētu pat nomalēt. Mēs runājam šeit uz Dievu, katrs savā valodā. Un, protams, mēs mēģinām paņemt šo spāku, bet nedusmojamies. Mēs mēģinām mīļot, lūk, sevi, savu tuvāku un Dievu, kā mēs mēģinām tiešām prast. Un tos ir dažādas valodas. Citam tā var būt arī kluslukā, bet tāpēc mēs vienalga vai esam Pūla pikritēji, vai Kēfas, vai Guntara, vai Cakula, vai Kravaļa, vai Zbigņeva, vai Buļa, vai nezinu, kādas vērtē personības ir šeit, autoritātes viļa kā Maksimova, vēl kaut kādas, privātos, vai mistiskos. Mēs šeit vienīgs mīlestība, un mīlestības var būt dažāda. Un paldies Dievam, ka viņi ir dažāda. Un lai šodien mēs arī katrs jūtam, kā šos vibrācijas turpat jums, jo viņas jūt un cilējās, bet vēl turās, paldies Dievam, pēc tam kopsim skatīsimies. Lai mums katram atstoja tādu ietekmi, kas ir jūtama un jūtama ar to pozitīvu, ka mēs palikam Dievam pateikamāki, sev smaidīgāki, enerģiskāki, pareizā virzienā, dzīvinotāki, protams, arī laimīgāki, jo pasaule ir brīnišķīga, un Dievs ir devis tik dažādas mums šos mīlestības valodas, jo gulā visi mēs pīderam Kristum, Kristus Dievam, vai mēs esam lānoks vai utroks, vai mēs esam garīgāks, tādā veidā vai harizmātiskāks, vai kaut arī konservatīvāks, bet mēs to pieņemam, tāpēc, ka, ja mums valda mīlestība sevi, mēs varam pazīst ļoti daudz un saredzēt arī Dieva klātbūtni un piedzīvot viņa tiešām žēlastības. Lai mums tas katram izdodas ne tikai šodien, bet arī parīt un aizparīt. Kristus ir augšām cīnījis. Patīs ir augšām cīnījis. Itālijā man bija skaļāk jāklausa pēc sprediņiem. Vecums nepīts, bet tagad piecelsimies un slavēsim Dievu un lūgsim Dievam arī dažādas vajadzības un sevišķi mēs lūdzam, lai šis vakars mums nes attiecīgās žēlstības gan mūsu sirdīm, gan arī tam lītamus, ko mēs arī katrs mēģinām uzrunāt Dievam, stodīt priekšā vajadzības, savu dzīvinošanu, savu klātbūtni, ar savu lūgšanu, ar savu šo enerģiju un ar savu gan lūgšanu, gan sirdi. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Un lūksimies arī par mūsu draugiem Trīsvienības grupiņu, kas atbraukuši, lai viļakā mums iepriecinot, lai Dievs jums aizmaksot par to pašu dedzību un, protams, dot jaunas spēkus gan rītdienai, gan šovakaram, protams, un arī jūsu turpmākai, lielai dzīves
tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies arī par mums katru, kas šajā vakarā esat izrobušies no ikdienas darbiem, varbūt arī kurām bija citi plāni, un tomēr spējat atrast laiku šeit, lai arī jums pīlī tas dedzības enerģiskais lādiņš, ko lūgt jums šī diva cilvēka, un sevišķi, lai mēs pieņemam, ka mīlestība ir tik dažāda, un tas pieņem arī viņu atspoguļot mūsu ikdienā, mīlot savus tuvākos un mīlot pat savus ienaidniekus. Un lūdzoties par viņu, mēs tevi lūdzam, uzklausīsimies, Kungs un Dievs. Lūksimies arī par to, lai šī draudze, arī šī baznīca sevi gadsimtiem ir nesusi dažādas lītas, karus, nemierus, prīka brīžus, kristības, laulības, izvadīšanas un cilvēku čukstus, osarus un palēcienus. Lūdzam, lai viņai arī vairāk ir cilvēki par vītu, kurā satiktīs spēcīgi ar Dievu un izkritīt savu sirdi no to, kas nav vajadzīgs, un piedzīvot to, kas mūs dara tiešām laimīgus. Mēs tevi lūdzam, uzklausīsimies, Kungs un Dievs. Šodien vairāki lūdza un arī pirms kāda laika lūdza cilvēki, kuri vēlas aizlūgt par saviem tuvākajiem mīļajiem, kuriem nav labi, kuriem ir dažādi izaicinājumi, grūtības, sāpes, cīšanas, un arī mēs mēģinām ar savu vārdu viņus dzīdinot, uzticot Dievam un, protams, arī viņus aprūpēt un mīrinot un iedvesmot, lai Dievs mums katram to palīdz izdarīt un sūta vajadzību žēlastību. Mēs tevi lūdzam, uzklausīsimies, Kungs un Dievs. Arī mums arī gaidāms liels notikums, mūsu daudzi bērni satiksies ar Jēzus svētajā komunijā. Mēs lūdzam, lai viņiem tas izmaina gan skatījumu uz šo pasauli, gan viņu dzīves bojumu, sevišķi, lai Dievs izkarās līdz pat citzīvīm, ka viņi izjustu šo dievišķo spāku, izjustu Dieva klātbūtni, svēto gara gaismu, kurši varētu palikt labāki un, protams, nestu Dievu tuvāk. Mēs tevi lūdzam, uzklausīsimies, Kungs un Dievs. Es lūdzu arī par katru no jums, jūsu vajadzībām, ko jūs domos raidat Dievam, salīdu šeit uz altaru, lai jūs izjustu viņa klātbūtni un piedzīvotu tik tiešām to, kas ir vajadzīgs un nepieciešams jūsu ikdienā, jūsu dzīvēs, jūsu gojumos. Mēs tevi lūdzam, uzklausīsimies, Kungs un Dievs. Arī nevar pieminēt mūsu kaimiņus un, kā saka, mūsu apmeklētājus, kas ir atnākuši no sociālā šeit centra, pansionāta mums blakus, lai arī jums ir enerģijas devums, ka jūs spētu piedzīvot skaistus mirkļus un poši kļūtu, ja ne par 10 gadiem, tad vismaz par dažām dienām jaunāki, smaidīgāki, veselīgāki, lai Dievs jūs svētī. Mēs tevi lūdzam, uzklausīsimies, Kungs un Dievs. Mīlestība aicina arī mums nekad nezaudēt cerību, un mēs tāpat arī lūdzam par tiem, kuri mums ir mīļi dārgi, bet kuri fiziski nav klātesoši, lai viņi ir pie Dieva, arī mēs kādreiz varam tur tiktīs, un lai dūdzīmes ir vajadzīgs, lai mēs spējam šo nemestības saiti uzturēt ar viņu stipru un aktuālu. Mēs tevi lūdzam, uzklausīsimies, Kungs un Dievs. Tu mēs lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu, kurš dzīvo un valda Dievs visos mūža mūžos. Amen. Varam apsēsties.
svarīgais tās pieņem šo manu jūsu upurī. Lai Dievs pieņem šo upuri no tavom rūkom par mums un visai viņa svētai baznīcai. Dievs pats mums dodis šo maizi un veinu, šos upurdomas lūdzu pīskaiti mūsu dīvēbai, bet arī mūsu klotūtī. Mēs tāpēc lūdzam, lai šis kalpojums nāc mūs nopelnus, ne tikai šeit uz zemes, bet arī tavas uz caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Mūsu augšu sirdis. Mūsu sirdis ir pie Kunga. Pasateiksim kungam mūsu dīvām. Tas ir labi un taisnīgi. Patīs, tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svietēji tev svarīgais, mūžīgais dabas un tāvs. Mēs pateicamies, jo tevī ceļojumi, kustamies un asam, un baudamīs šajā mīsā ikdienas jūtām tavu mīlestību un tavu godēbu. Un sajauši arī svātu boru, kas Jēzu pat līdzēl no mūžēju, arī mēs ceram šo lieldienu brīvu. Todēļ tev dzīdām un sirds pateicības dzīsmu kopā ar eņģeļiem un slavījam vienotā balsā sakot. Svēts ir kungs, debes kungu Dievs. Svēts ir kungs, debes kungu Dievs. Debes un zemi kunēmas pilnā, kunēmas pilnā. Debes un zemi kunēmas pilnā, kunēmas pilnā. Kungs, tu esi patiesi svāts un sasvātu modus, tāpēc mēs tev lūdzam, lai svāta šos domas sasoveras pāri, lai tas mums lūk par Kunga Jēzus Kristus visu mūsu. Kad es labprotīgi atceru cīšanu visiem ar maizi, pasateicu, lauza un debesu mocekļiem sacēdams. Jāņem un ēdiet no tos visi, jo te ir manā mīsa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņa visiem arī piķeri pasateica vēreiz un debesu mocekļiem sacēdams. Iemit un cerit no to visi, jo tas ir manā jaunos un mūžīgos derības atšķemīgais, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku piedošanai. Dari to manai mīļai. Ticības tos vārdus. Mēs viestiesim par tavu novi, Kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai. Tāpēc pieminēdam to vienpiedzimušo dēlu novi augšām celšanos, mēs upurējam tev, Kungs, šo dzīvības maizi un pestēšanas biķeri un pasateicam, ka mums esi devis stāvēt tavā priekšā tev kopā. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svātīs Kungs vienojamos visus, kas pieņemsim Kristus visu nāsu. Atcerīs savu baznīcu savā pasaulē un mīlestību jaunu mīlestībā reica Pāvestu Francisku, Vīskupu Joni un visiem garīdzniekiem, kā arī atcerīs mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuši ar cerējumu
ievāji apostoli un godīgi, kas tev bijuši pateikami no mūžiem, nes, lai kodreiz tev tu mūžēkos dzēvis ciņēgi, varētu teikt tavā mūžībā caur Jēzu Kristu mūsu. Caur Jēzu Kristu aņūnībā, tev divam svariem tavam svātu goda vīnībā, I bez lūdzu slava visus, mēlču. Amen. Pamalsu pestēju lielotī, un jo dīvišu likumu pildu, mēksam pagodīgi uzslavu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tu tavs vārds, lai atnāk tava valstībā, tava vaļa lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu skārdinošanā, bet atpestī mūsus no ļaunā. Atpestī mūs kungs no ļauna, tu lūdza mīru mūsu dīvos vārdā šielistē. Mēs būtu pasargoti no naimes un grāma. Drošā cerībā gaidām, ka mūsu pestī, kungu Jēzu Kristu. Tev pīdar valstībā, tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas es sacījis saviem apostoliem, es jums atdodu savu mīru, es jums dodu savu mīru. Raugīs nav uz mūsu grēki, bet uz savas baznīcas ticēju. Mums te budāja kristēku saimē mīru mīnējumu. Mēs tev lūdzam, kas sevi valda mūžu mēlču. Amen. Lai mīrs ir ar jums visiem. Dieva mīls, lai ir ar tevi. Varat pastīt viens otram un pamot viens otram un apskaut viens otru. Mīra sveicīgi. Komanie tiks radīti pa baznīcu. Pagaidīsim. Tas
tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Savas
Lielcinās, skumstības sajāmuši svietējumu caur dažādām lietām, mēs lūdzam no jauna tavu žēlastību mūsu dāvā. Sevišķi lai slāto komunijām, kuru tu vēl stiprini šajā dienā. Nūpoda viskušā, žēlasirdību veizdelējumu un atbilžīgajā laimē. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Kungs, lai ir ar mums. Lai mums uzsāļot svētības svarīgais Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlastība, lai jūs pavadātu. Es vienā brīdī sāku domāt, ka beidzot manu balsu kaut kas porspēja, jo reāli īstenībā man citu reizi tāpat likos, ka gribās varbūt kaut tādu sadzīvot, ka pilnīgi jūt, un tagad es saprotu, ka no manu balsu porspēja. Paldies tiešām trīsvienības draugiem, kas ne tikai porspēja manu balsu, bet arī manu dedzību. Man tāda sajūta, man gribās tagad cieni un iet skaldēt malku, vai arī nezinu, pa pilsātu kaut kur. Raut vaļā durvis un teikt, Dievs tevi mīl. Labi, ar cienību tāds. Labi, paliksim pie to, ka man turnī būs jāizpēc, lai gan man soļu mierīgi, to es saku, 16,000 ar pusi, bet man ir tāda dedzība, ka varētu šodien varbūt arī porsīs rekordus 12 reizes, kas tur ir, vai ne? Es jau 3 biju, vai vajag 10, nu re, būtu 13 reizes turnī. Bet esmu pēc sportas, jo tagad es ļaušu vēl viņiem pusstundu izpaustīs jūsu plus-minus, jā, nu skatāties, kā jūs jūtaties, jo astoņos, nu vai arī otro 5 minūtes mums būs jauniešu, kā pateikt, uzruna, ko ir sadarījuši šodien, cik ir malači zinoši mums apkārt cilvēki, kas ir piedalījušies orientēšanos spēlē, un, protams, arī balviņu pasniegšanā. Jā, balviņu pasniegšana un apbalvošana. Pēc tam 8 mums ir lapenīte silta putra. Nu, ir silts, bet putrā nebūs tik silta. Jā. Tāpēc būs putra, lapenītī dosimies, un pēc tam jau, protams, kurš pirmais pēs un citis pilns varēs rūptīs Turnī ir jau izstodīta, bet ja kāds negribēs pats laimīgs, varēs arī aiziet uz kapenē. Tur ir ļoti vārs. Tā kā jūs varēsiet tur pavēsadotīs, ja jums karstaļos, gan ārēji, gan iekšēji. Bet nu nenopēdotīs, jo tur ir, kā saka, arī daži spūki. Mums pēc pēdējo TikToka filmēšanas tur ir atklāti daži spoki, kas var ieslēgt jūs, bet zvanīt 112 vai prīstaram. Tā kā obi paveicās. 112 atbrauks, izviņas jūs vorā, prīstars pursvieties, kā ir spoku namurs. Tālāk. Un jā, paldies tiešām, jums nesakīt, ka šī ir sektanti vai citplanietīši, un tīšām šī ir katoļi. Man ir jotgoda, jo citu reizi, dārgie trīsvienības katoļu draudzes draugi, slavētāji un mocinieki pat mani nosauc par sektantu. Es tāpēc domāju, ka jūs tagad var nosaukt skaits, bet jūs esat tiešām malači katoļi, un klausoties jūs, man ir liela cerība, ka molka ne tikai tiks škaidēta, bet poša šķērsīs pat. Ka mums ir vēl nākotnē Latvijai katoļu baznīcai, jo citu reizi, ja mums no baznīcas joiznas cilvēks, kāda ir nokūtne, bet ka es īsī atcerojas no zemes, tad ir nokūtne. Paldies jums par šo skaistu citādu divkalpojumu, lai Dievs mums katram dod tiešām dedzību, enerģiju un sajūtatīs par dažām dīnumus mums jaunu. Man slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts.